Labs un spēcīgs vakars visiem Latvijas neatkarīgās televīzijas skatītājiem. Ar jums kopā atkal šovakar Raimonds Bergmans un Armands Simpsons un mūsu un arī kaimiņu valstu spēcīgākie spēkvīri trešajā siltums jums Latvijas spēkvīru čempionāta posmā Daugavpilī, kā vienmēr sākam ar mūsu līderiem, protams, Arvis Plivda, Mareks Leitis un arī Dainis Zāģeris un arī visi pārējie, kuri Daugavpilī ir ieradušies tiesnešu uzraudzībā cīnīties par trešo ieskaites posma punktiem. Jā, tiesneši ar vien tie paši, Edvards Tarasovs un Ivars Kazeļņiks. Bet kāda ir situācija pēc diviem posmiem? Artis Plivda pārliecinošā vadībā, bet blakus viņam ir Dainis Zāģeris, Mareks Leitis pagaidām trešajā vietā, bet pārējie dalībnieki cīnās par nokļūšanu mūsu finālā, kurš norisināsies 2 dienas Ventspilī un Limbažos. Bet ķeramies Daugavpils posmām. Pirmo reizi mēs esam Daugavpilī un pirmo reizi Daugavpilī šādas sacensības. Nu, nav viegli. 4 baļķi, 4 dažādi smaguma baļķi, jāpaceļ, kurš ātrāk. Nu, Artis grib apliecināt, varbūt sasniegt nesasniedzamo, uzvarēt visos posmos. Hilders Svīķis tiek galā tikai ar 2 baļķiem. Nu, pašā sākumā jūs redzējāt šo baļķu svaru. Nu, sākumā tāda iesildīšanās 80 kg, bet redzam, ka jā, dažiem dalībniekiem arī ar to ir par smagu. Roberts Kiperzo, jā, iepriekšējo posmu, nu tāds melnais, tumšais zirdziņš, kurš skaļu vārdu gan pateica, gan ierakstīja sacensību atsevišķu disciplīnu kopvērtējumā. Jā, nu dalībnieki cīnās. Nu pagaidām ir 2 baļķi, tas ir ļoti labi. Nu, Māris Rozentāls apliecina, ka viņš ir elites sportists un paceļ 3. Nu pagaidām vēl nevienam. Un pirmo reizi šogad Latvijas čempionātā ir ieraduši arī ciemiņi no Lietuvas. Un šis dalībnieks startē vispār 3. reizi mūžā. 3. reizi mūžā sacensībās un Dīdzis Zariņš, kas šajā sezonā ļoti veiksmīgi ir startējis un jau ir vairākas startautiskās sacensībās piedalījies un ļoti veiksmīgi tiešām ir veidojusies šī sezona priekš Dīdzis Zariņš. Nu, un arī Oskars Brugemanis šai sezonā ir jau dažus titulus iegūs, kādu nav nevienam pat Latvijā. Viņš ir izcīnījis 2. vietu Eiropas čempionātā kalniešu spēlēs. Tā kā, nu, Oskaram šī sezona tiešām un 7. vieta viņam bija kalniešu pasaules čempionātā. Tā kā, nu, ļoti laba sezona Oskaram. Viņš ir arī uzvarējis Latvijas kalniešu spēlēs Siguldā. Un pirmo reizi spēļu ietvaros ir pārspēts kāds skotu sportists. Tā kā, nu, tiešām Oskars šajā sezonā ir ļoti labi sagatavojies un to apliecina arī pagaidām labais rezultāts. 2 baļķi un vai būs 3. Jā, viņš paceļ 3. baļķi arī. Ļoti labi, viņš uzstāda pašlaik labāko rezultātu. Un, protams, viņš arī pats ir ļoti apmierināts. Nu, skatīsimies, kā veiksies nākamajam dalībniekam Vilmantam Bļivsam no Lietuvas. Nu, jauns sportists, bet mērķtiecīgs. Esam redzējuši viņu Latvijā, šobrīd atkal šogad pirmo reizi. Nu, jā. Viņš arī bija ar mums kopā ar mūsu sacensību dalībniekiem Amerikā uz Arnolda Švarcneggera kunga rīkoto amatieru pasaules čempionātu. Nu, tur, diemžēl, viņš neiekļuva starp finālistiem, bet viņš ir ļoti mērķtiecīgi trenējies un lai uzrādītu labus rezultātus visā sezonā un, protams, arī vēlās nostartēt kopvērtējumā Lietuvas čempionātā, kur viņām ir milzīgi konkurence. Tas ir līdzīgi kā agrāk Padomju Savienībā, kad ir 5 dalībnieki priekšā, kuriem gandrīz nav iespējams tikt garām. Bet, nu, tā ir Lietuvas nākamā paudze, kas ļoti mērķtiecīgi tiešām gatavojās, un treneris viņām ir un padomu devējs, nu, labākais, stiprākais pasaules cilvēks Židruns Savickis. Nu, tāpēc arī treneru padoms noteikti ir bijis, ka jācīnās līdz galam, un nu jau ir rokas uzlikts uz pēdējo vissmagāko baļķi. Nu, interesanti būs, ja pacels. Nē, nu, diemžēl, protams, šis baļķis ir pārāk smags, bet paskaties uz rezultātu. Arī 3 baļķi ir pacelt atkārtots Oskara Brugumeņa rezultāts, bet par 3 sekundes simtaļām vēlāk viņš to ir izdarījis. Nu, pirmā formula turpinās arī šeit starp spēku vīriem. Jā, nu, tiešām sacensības ir ļoti interesants un aizraujošs. Nu, Dainis Zāģeris. Nu, Dainis Zāģeris ir nenormāli noskaities uz pirmajām, varbūt ne pārāk nopietnām neveiksmēm, 2. vietas, bet, protams, ka viņš grib kādreiz dzīvē vinēt kaut vai vienu Latvijas čempionāta posmu un, protams, arī kopvērtējumu. Nu, pavērosim. Ļoti veiksmīgi tiek galā ar 3. Nu, pagaidām nevienam nav pakļāvies šis 4. baļķis, 150 kg smagais baļķis, nevienam nav pakļāvies. Nu, Dainim ir pa spēku, viņš ir cēlis daudz smagāks, bet, nu, 4 baļķi pēc kārtas tas ir daudz grūtāk nekā vienu, un tikai koncentrēties uz to. Nu, un šajā brīdī pirmais dalībnieks, kas pieveic visus 4 baļķus un abrīnojami ļoti veiksmīgi arī rezultāts, 38 sekundes.
Un nākamais dalībnieks Lauris Gabrāns. Jā, no iepriekšējās sacensībās tur vairāk par 10., 11. vietām ir bijis kopvērtējumā, bet katrs posms nāk ar jauniem spēkiem, ar jauniem rezultātiem, un jūs paši vērojat, kā pirmais baļķis burtiski bez piepuls uzreiz, gan arī kā taisnās rokās paņem, tā virs galvas ir augšā, otrais baļķis uz krūtīm ir. Jā, mierīgi tiek pacelts arī otrais baļķis. Rolands Fersters dodas asistēt savam gan kolēģim, gan draugam, gan cīņas partnerim un, protams, arī konkurentam. Bet, trešais baļķis ir uz krūtīm. Nē, tomēr vēl nav. Jāpielabo. Nē, tomēr kaut kas izskatās ar roku, kāda maza ķibelīte vai trauma, bet, jācer, ka turpināt sacensības Lauris varēs. Jā, tāds ir sacensības spēku vīriem. Ja ir trauma, tad ir trauma. Un šeit, domāju, kā īstā vīra sportā, vīri tikai tad neiet laukumā, kad viņiem patiešām sāp. Mareks Leitis, protams, ka ir viens no, varētu pat teikt, 3, varbūt 4 pretendentiem uz šī gada Latvijas čempionu titulu. Viennozīmīgi. Viņš ir visus gadus saglabājis šo iespēju un vienmēr ir bijis ļoti tuvu, bet katru reizi ir kaut kas pietrūcis. Varbūt šogad Marekam būs tas gads, kad viņš varētu pacīnīties par šo titulu, lai gan, pretendentu šo titulu ar katru gadu vairāk un spēcīgāk. Līdz ar to Marekam paliek grūtāk, bet Mareks nav pieredzis padoties. Šis vingrinājums, kā mēs jau varbūt tādi pieredzējuši televīzijas skatītāji, kas seko līdz šīm sacensībām, zina, nav no tiem labākajiem, bet 3 baļķi ir viņa kontā un ļoti labi. Vai Marekam arī ir pa spēkam pacelt šo 4. baļķi, bet vai šodien tas izdosies? Ir Daugavpils pirmo reizi, kā es teicu, Latvijas spēka vīri ir Daugavpilī. Ļoti interesants vēsturi šai pilsētai un arī skatītājiem ir interesi par mūsu sacensībām. Jā, bet, diemžēl, 4. baļķis neuziet Marekam virs galvas 3 baļķi, bet ļoti ātri, visātrāk viņš ir pacēlis šos 3 baļķus. Redzam, ka Ingus Kaktinieks tiek galā 2 reizes. Vienreiz pacēliet, lai tiesneši redz. Jā, un uzvarēja Dainis Zāģeris. Vienīgais, kas pacēla 4 baļķus. Jā, un kā tad ir šie izvietojums pēc Daina Zāģera? Mareks Leitis 2. vietā, Oskars Brukamans tieši tā, 3. vietā un Vilmans Blujus 4. Un kur tad ir Arts Klīvs tikai 6. vietā? Sākums nepārāk veiksmīgs, bet ko? Nedaudz atpūtīsimies, iesildījušies esam. Neliela reklāmas pauze. Tā esam atpakaļ Daugavpilī un trio, bet kombinācija 2. vingrinājums. Tātad laika limits 90 sekundes. Pastāst, kas tur tālāk. Sarežģīts vingrinājums, jāstum ļoti smaga ķera. Šādu ķeru vieni paši pasaules kausa posmā stūma atlēti. Mums viņi ielika Latvijas čempionāta posmā, kā kombinācijā viena no sastāvdaļām. Protams, šim dalībniekam ir pārsteigums. Tas ir 600 kg smags bluķīts, ja cilvēki domā, tur ir saplacinātas 50-200 litrīgās mucas. Iedomājieties, nenormāls svars ir jāpārvieto šiem dalībniekiem. 20 metru šī ķera, ārprātīgi smagā ķera ir jāizstum, un pēc tam jāskrien atpakaļ un vēl jānoiet ar 380 kg nešķiem. 20 metru. Tā kā šī kombinācija ir tāda, kas ir otrā jau ielikta, redziet, pat netur šīs saites. Ainājums Augstelim, mūsu jaunajam dalībniekam, neizturēs šīs roku sasaites, pārplīsa vienkārši. Viņš netur to smagu. Iedomājieties, kāds ir šis ķeras smagums. Protams, arī lietuviešu dalībnieks, kā teikt, ir iekūlies tādās sacensībās, ko viņš nebija cerējis sagaidīt. Jo Lietuvā jau ir smagi, bet atbraucot pie latviešiem, kaut kas fenomenāls. Un ticiet man, šis vingrinājums ir tikai viens pats jau ļoti smags, bet viņš ir tā kā kombinācija. Un dalībnieki cīnās. Viņiem ir jāfinišē, lai viņi varētu doties uz otro daļu. Jo tur tālumā ir redzami šie piloni, līdz kuriem viņiem ir jātiek. Jā, grūti padodās Aivaram Šmaukstelim. Un arī Vitālijam Grižanauskam nepadodās vieglāk. Jā, viņam tikai 3. reizi mūžā šādas sacensības un uzreiz ārzemēs. Redziet, un vēl 15 sekundes līdz laika limita beigām, un jau pirmie dalībnieki netiek galā faktiski ar pusi no uzdevuma. Reku atzīmēti ir tikai noietie metri. Nākamais pāris Māris Blumfelds pirmajā disciplīnā. Viņam, nebija vietas starp labākajiem, tikai 2 reizes viņš to smago baļķi pacēla. Un kurš tu pretiniekos ir Rolands Fersters, kuram varētu būt priekšrocība šajā pirmajā posmā? Grūti teikt, jo ap dalībnieki droši vien ir drusciņi saērcināti par neveiksmu baļķcelšanā.
nu, pagaidām Rolands ļoti veiksmīgi ir uzstācis disciplīnu, un viņi apliecina, ka viņi ir elites sportisti. Viņi psiholoģiski ir gatavi. Varbūt pirmie 2 dalībnieki tiešām nebija psiholoģiski gatavi šim pārbaudam, bet Rolands ļoti veiksmīgi, un redzam, pamet šeit saites un skrien pēc tāda pārbaudījuma, skrien pēc nēšiem, un iedomājies, nēši ir 380 kg smagi. Tas arī ir atsevišķi pilnīgi disciplīna, un tagad šādas 2 smagas disciplīnas ir salika kombinācija. Tā kā, nu, šāda kombinācija jau otrā, tās prasīs no dalībniekiem ļoti daudz spēku, un līdz ar to būs ļoti interesanti skatīties turpmāk sacensības, jo, nu, šie kombinācija var, nu, pamainīt visu situāciju jau pēc 2 vingrinājumiem un arī pamainīt situāciju, kāda varētu būt sacensība beigās. Nu ko, tagad ir jau pie 380 kg smagajiem nešiem ķērušies abi nākamie dalībnieki. Redzam, ka Rolands Versters atsakās no turpmākās dalības. Pilnīgi iespējams, ka kaut kas ir sasties, bet Māris Blumfelds cepuri nost, Māri priekšā. Nepilnas minūtes laikā viņš šo distanci ir nogājis un uzstādījis pagaidām augstāko latiņu. Kā veicās nākamajam, Dītis Zariņš tiek galā tikai ar nepilniem 14 metriem. No Ingusam Kaktiniekam padodās to ķēru aizstumt mazliet tālāk. Jā, nu, un Ildars Sviķis arī šajā gadā mēģina sacensties, un diezgan veiksmīgi viņš ir izbraucis arī uz ārzemēm startēt, un ļoti veiksmīgi ir nostartējis. Un Roberts Kiperzo, 1. gads starp elites sportistiem, protams, psiholoģiski grūti, un vēl jau vairāk, kad šādas disciplīnas tiešām varbūt grauj psiholoģiski ļoti sportisti, bet, nu, pieredze ir vajadzīga un ticība. Un man, piemēram, startēt kādreiz, es vienmēr salīdzināju, ja es varu citus no ārzemēm esošos slavenos sportistus pārspēt vingrinājums, tad es neesmu švakāks par citiem. Līdz ar to man tas ir jādara arī citos vingrinājumos, un tas man deva papildus spēks. Domāju, ka arī Robertam šādā veidā atnāk šī pārliecība un viss būs kārtībā. Nu ko, Ildars Sviķis ir aizstūmis šo smago ķēru līdz finiša līnijai, un tagad piedoda, bet sacensība, vismaz šī posma disciplīna vēl nav galā. 380 kg smagie nēši, bet redzam, ka apņēmība Ildaram ir, un lēnā garā nav kur steigties. Līdz laika limita beigām vēl ir puse no atvēlētā laika, vēl 40 sekundes ir iespēja Ildaram šajā te disciplīnā. Lēnā garā uz priekšu, jā, var arī mazliet atpūsties, bet redzēt, cik daudz spēku prasa, un jau, kā tu minēji, tas ir tikai 2. vingrinājums šajā Daugavpils posmā. Nu, būs ļoti patiesībā interesanti. Protams, no vienas puses ir žēl šos sportistus, jo sacensības ir tikai sākušās, bet, nu, šeit mēs noteikti varam teikt, ka, nu, izdzīvos līdz sacensību beigām tiešām stiprākais. Jā, un arī šādā veidā mēs norūdām un gatavojam mūsu sportistus, lai viņi var godam pārstāvēt mūsu valsts starptautiskajā arēnā, jo, nu, tur tie svari un vingrinājumi nav vieglāki, un līdz ar to psiholoģiski viņi ir gatavi doties uz ārzemēm, lai gan jūs paši redzat, cik tas ir prasījis spēka. Nu, zināmā mērā neveiksminieks pirmajā vingrinājumā, bet līderis pēc 2 posmiem – Artis Plivda. Un kurš tu pretiniekos? Māris Rozentāls. Nu, Māri, manuprāt, ka abi šie vingrinājumi, abi šīs disciplīnas, gan stumšana, gan nešana, ir tāds parocīgs. Jā, bet, nu, lūkojiet, ko dara Artis. Artis saprot, ka, nu, šeit nav vairs laika turēt pulveri kaut kur siltā vietā, lai viņš būtu savs, ir jāšauj ārā. Un Māris arī cenšas. Nu, Mārim jau sevišķi labi padodās tieši šis gājiens ar nēšiem, bet Artis arī pēdējā laikā ir ļoti trenējies daudz uz šo vingrinājumu un var redzēt, kā viņš dodas, kādā tempā viņš tuvojās finišam, un es domāju, ka viņš uzrādīs labāko rezultātu. Abrīnojam, ātrāk par pusminūti! Neticams rezultāts Arta Plivda izpildījumā. Jā, nu, pāriem dalībniekiem būs ko cīnīties, lai varētu pārspēt. Pat šis rezultāts, ko uzrāda Māris, ir fenomenāls. Arti, saki man lūdzu, kurš ir tavs lielākais atbalstītājs? Mamma. Un viņi šajā sacensībā tev palīdzēja? Protams. Kā tu jūties, vai pirmā vieta tiks saglabāta? Es vēl priekšā. Cīņa būs līdz pēdējiem vingrinājumam. Nu, Māri, kā tev patīk šis vingrinājums? Baigās sūķeni bija. Baigās sūķeni, tas ir kā? Tas smags šausmīgi. Vienā disciplinā 2, viens no smagākajiem vingrinājumiem. Nu, baigi uzdrošinās tā federācija. Un nākošo vingrinājumu būs grūtāk izpildīt, ja tik grūts bija pirms tam? Nākošais jau būs tā kā iesildīšanās. Sievu vieglāk nesākt nekā šitos. Mīļoto meiteni. Viennozīmīgi, patīkamāk. Gribētu redzēt, kura mīļota meitene varētu svērt 380 kg. Bet, nu, kā skrien dalībnieki, kas ir
mēģinājuši tikt klātā Arta Plivdas rezultātām. Nu, tas ir abrīnojami, ko uzrādīja Artis, bet nemaz slikts rezultāts nepadodās arī citiem dalībniekiem. Jā, bet uzvar šajā disciplīnā Artis Plivda. Nu, pēc pirmā disciplīnas neveiksmes Artim pirmā vieta Maireks Leitis, otrais Oskars Brugamanis, turpat trešajā vietā Māris Rozentāls, ceturtais Dainis Zāģeris atkrīt uz 5. vietu. Kā tā cīņa starp Arti Plivdi un Daini Zāģeri mūs tūlīt sagaidīs jau nākamajā trešajā disciplīnā, bet kopvērtējumā Maireks Leitis pirmais, Dainis Zāģeris otrais, Oskars Brugamanis trešais, Artis Plivda pagaidām ceturtais. Es teiktu pagaidām. Jā, nu, situācija pirmajiem 5 ir ļoti interesanta, un arī otrā daļā sacensību dalībnieki, kas ir otrajā pusē tabulē, arī savstarpēji cīnās. Un šeit automašīnas celšana 320 kg smaga automašīnā un ļoti, ļoti grūts vingrinājums. Un Roberts Kiperzo startēja līdzīgai vingrinājumā Talsos, un viņš teica, nu šīs bija daudz smagāks vingrinājums. Vai nu tā sacensību dalībnieki, kas piedalījās BTA rallijā Talsos, tā sacensību mašīna bija vieglāk, bet šī bija daudz grūtāka. Nu, un Vitālijus Grižanovskis pirmās starptautiskās sacensības un trešās sacensības mūžā, un nu tik smagi vingrinājumi. Diez vai viņam būs vēl uzdrokstēšanās turpināt šo karjeru spēku vīros, bet nu, izskatījās, ka viņš bija ļoti apmierināts sacensību beigās, kad viss jau bija beidzies. Jā, Rolands Fersters netiek galā, nepaceļ nevienu reizi, bet Digis Zariņš gatavojas lēnā garā. Nu, ko skatīsimies? Jā, atceramies iepriekšējo posmu, kad vairāki tieši šie mūsu jaunie, nosacīti jaunie sportisti, kur ir ielikuši profesionāļu līmenī, uzrādīja tādus rezultātus, par kuriem, manuprāt, gan paši bija pārsteigti, gan arī konkurenti bija pārsteigti un arī skatītāji bija pārsteigti. Nu, pilnīgi iespējams, ka mēs šodien arī varam gaidīt kādu tādu pozitīvu, patīkamu pārsteigumu no kāda no mūsu jaunajiem sportistiem. Tātad Digis Zariņš. 5. reize iet uz augšu, tūlīt arī ir 5. reize, viss kārtībā, tiek fiksēts, laiks vēl ir, tā kā var mazliet atpūsties. Arī tiesneši drīkst asistēt ar rožumo spirtu sacensību dalībniekiem. Un Digis Zariņš, sakodis vaigus, piepūtis, apstājās uz 5 reizēm. Līdz kārtā šis vingrinājums. Bišku piekus iepriekšējos, bet tā ir normāli. Šī bija ļoti laba atbilde, ļoti tipiska. Ir normāli. Bet jūs jau arī dalībnieki dzirdējāt. Dalībnieki ir piekusuši jau no pirmajiem 2 vingrinājumiem. Un mūsu ciemiņš Vilmans Blujus izvirzās vadībā ar 6 reizēm. Nu, šis svars, ko ceļ dalībnieki, es godīgi pateikšu, tas ir starptautiskas sacensību svars. Un līdz ar to nevajag kreņķēties mūsu sacensību dalībniekiem, jo tas ir pasaules līmenis, kādu smagums viņi pašlaik ceļ. Nu tātad Māris Blumfelds tiek galā ar 3 reizēm, Ingus Kaktinieks ir sagatavojies un dosies cīņā pret šo Peugeot automašīnu. Jā, DNB Norda Leasings sagādājis, mums ir iespēja izmantot šīs Peugeot automašīnas un ļoti patīkami, ka mums ir tāda sadarbība un tiešām jāsaka milzīgs paldies visiem atbalstītājiem, kas ir devuši šo iespēju gan televīzijā skatīties, gan arī klātienē vērot viens no interesantākajām sacensībām spēka vīru sacensības Latvijā. Nu, ko, ar katru nākamo dalībnieku jūs, protams, noprotat, ka uz starta līnijas stājās potenciālie favorīti, uzvarētāji gan šajā posmā, gan arī kopvērtējumā, jo attiecīgi pēc iepriekšējā rezultātā uzrādītajiem rezultātiem pirmās vietas ieguvējs startē kā pēdējais. No Ingus Kaktinieks jūs redzat, jau ir pārspējis labāko rezultātu, šobrīd jau ir 9 reizes un viņš nav gatavs apstāties, turpinās ar 10. reizi. Rolands Fersters uzmundrina, aiziet uz augšu un ir apaļas 10 reizes, un uz to arī Ingus Kaktinieks apstājās ar savu rezultātu. Viņš noteikti ir ļoti apmierināts, bet vai tas būs labākais, to mums atbildēs gan Dainis Zāģeris, gan arī pārējie, kuri startēs aiz viņa. Jā, nu Dainis Zāģeris atbilstoši tam, kā viņš startēs pirmajos 2 posmos, atkal tā kā pa viļņiem viņam iet. Nu, viņš droši vien dzīvodams Barcelonā pie jūras ir tā kā sajutis šo viļņošanos, līdz ar to arī starti pagaidām iet kā pa viļņiem, bet nu, šoreiz es domāju, ka Dainis negrib nekādīgi padoties tam Artim. Un, protams, cīnīsies, jo šis vingrinājums viņam tiešām ļoti labi padodās. Bet, Artim atkal ir priekšrocība. Viņš startēs aiz Daņa, un līdz ar to viņš zinās Daņa rezultātu. Un Daņam ir jāizliekās pa visiem 100%, lai,
apgrūtinātu Artim iegūt pirmo vietu tieši šajā vingrinājumā automašīnas celšanā no zemes. Nu, nav jau arī tā, ka Artim ir tikai viens pretinieks Dainis Zaģers. Protams, ka nākamie startēs vēl gan Māris Rozentāls, gan arī Mareks Leiķis, uz kuriem mēs ļoti ceram un gaidām labus rezultātus. Bet lūdzu jums, Dainis Zaģeris pārspēja iepriekšējā dalībnieku labāko rezultātu, uzstāda 11 reizes, un tas ir pagaidām labākais rezultāts šajā laika limitā, kas ir atvēlēts šai kombinācijai, šai disciplīnai. Jā, nu redzējām, ka atkal ir sasāpējusies muguru Dainim. Nu, tā var patraucēt atkal viņam iegūt augstvērtīgu vietu šajā posmā. Bet tikmēr Māris it kā klusi neuzkrītot startē 3., 4. vietas, bet tas ir ļoti labi, jo kādreiz pat neuzvarot nevienā no vingrinājuma dalībnieks var uzvarēt kopvērtējumu, jo viņš ir ļoti līdzvērtīgi nostartējis visos vingrinājumos. Un Māris tāds ir. Viņš neuzkrītoši startē, viņš zina rezultātus, viņš māk taupīt spēkus, viņam ir milzīga pieredze. Nu, cīņas griba, es domāju, nevar atņemt neviens un noliek, ka viņam viņa nebūtu. Nu, Māris ir to pierādījis daudzas reizes, un es domāju, ka šovakar arī viņš to vēlreiz apliecinās. Nu, 9. reize ir, līderim nav 9 reizes, līderim ir 11 reizes, tā kā Māris noteikti to zina. Dainis Zaģers pagaidām ar 11 reizēm ir sacensības pagaidām līderis, un Māris tiek galā jāuzrauj augšā arī 10. reizi, un līdz ar to arī apstājās. Nu, pēc iepriekšējās disciplīnas, pēc smagās disciplīnas Māris teica, ka šis būs tāds kā iesildīšanās mazliet. Nu, jā. No, nenovēlēsim nevienam tādu iesildīšanās. Jā, Oskaram Brugemanim pēc ļoti veiksmīgi pirmajām 2 disciplīnām šī nav tik labi gājis. Bet, nu, Mareks Leitis arī rēķina taktiski ļoti labi, nemēģinot tiekties pēc 10 reizēm, apspēlēt visus tos, kam bija varbūt 5 un 6 reizes. Nu, šajā brīdī pie mašīnas dodās Artis Plivda, noslēdzošais dalībnieks šajā vingrinājumā. Un, ko nu redz, kur arī klāt ir mamma pavisam tuvu. Sacensību organizatori ir atļāvuši pie tuvāk mammai un nodot šo enerģiju un labu vēlējumus dēlam, un tas ir ļoti apsveicami, kad šādi atbalsta dēlus. Nu, tas tikai priecē un varētu novēlēt, lai visiem būtu tādas ģimenes, kāds ir Artim Plivdam. Nu jā, katrā ziņā, ja tagad mūs skatās arī jaunās paudzes spēcīgie skatītāji, kuri varbūt neklausa savu māmu, tad paskatieties, ja jau Artis Plivda klausa savu māmu, tad jums vienkārši nav tiesība neklausīt savējās. Jā, nu, ir vēl brāļi Artim, un tie nav nemaz mazāk, tie vēl garāk par Arti. Tā kā tur mamma ir liela autoritāte, ja tāda dēla tiešām ir izaudzināta, un jāsaka liels paldies mammai par tādiem dēliem. Un, protams, pārdzīvojumi ir milzīgi. Nezinu. Arti, cik ļoti palīdz mamma? Palīdz. Un, mammu, kas jādod dēlam ēst, lai viņš izaug tik stiprs kā Artis? Nu, gaļa un lauku visi labumi. Tāds putriņš un pieniņš, tas ne? Nē, nu bērnībā jāsāk ar auzu pārslu putrām. Nebarojiet bērnus ar mākslīgām putrām. Barojiet ar lauku labumiem, un tas redzēsiet rezultātu. Mēs redzam rezultātu. Artis uzcēla tik daudz reizes. Paldies, māmu, lai izdodās arī Artim tālāk. Jā, un lai arī 11 reizes ir Artis Plivda pacēlis, atkārtoja Dainis Zaģera rezultātu. To viņš izdarīja ātrāk nekā Dainis, bet faktiski abiem pa 11 reizēm un dalīta 1., 2. vieta šajā DNB automašīnu celšanas sacensībā. Lūk arī rezultāti. Dainis Zaģers, Artis Plivda, Māris Rozentāls, Ingus Kaktinieks pa 10 reizēm, un pārējiem dalībniekiem reizes ir mazākas, bet veseli 4 dalībnieki nevienu reizi nepacēla šo smago automašīnu. Jā, ir kur viņiem vēl padomāt, patrenēties, bet situācija pēc 3 vingrinājumiem. Dainis Zaģers izvirzies vadībā, bet Artis Plivda ir uz papēžiem 1 punkts. Tas gandrīz nav nekas. Un arī pārējie dalībnieki cīnās par sev svarīgajām vietām un punktiem, lai nokļūtu Latvijas čempionāta finālā. Un 4. disciplīna Vivakoloru svara turēšana. 22,5 kg smagas muciņas. Jā, tieši 22,5 kg. Pirmo reizi šādā veidā. Tieši priekšā pievienojot vēl smagumu Vivakoloru krāsas mušā. Dalībnieki tur taisnās rokās 22,5 kg. Ļoti grūta disciplīna, nav viegli. Un es domāju, mūsu ciemiņiem tas nav pārsteigums, jo līdzīgas disciplīnas ir arī Lietuvā. Bet nekad Latvijā šādi nav turēts. Un lūk, Lietuvas pārstāvs, kā viņš cīnās, neskatoties to, ka tās viņam tikai 3. Jūs pat dzirdat, ka viņš piesauc māti Lietuvu, lai viņam palīdz turēt ilgāk par Latvijas. Jā.
Jā, Lietuva nav tālu. Varbūt kāds lietuvietis arī dzird. Turpat pie Daugavpils ir arī Lietuva. Tā kā nav tālu un viņš tiešām godam cīnās mūsu kaimiņš no Lietuvas un trešo reizi startējot vispār šāda veida sacensībās. Ildars Sviķis tādā vēsā angļu mierā noskatās uz savu pretinieku, kā viņš bļāva Lietuvā. Ildars nebļauj pilnīgi neko, sakoši zobs skatās uz asistentiem, cik vēl ilgi vajadzētu noturēt. Un tūlīt būs minūte, lielisks rezultāts. Tiešām fantastisks rezultāts, kas līdz minūtei tomēr netiek pietrūkst. Nieka 59 sekundes simdaļas. Nu, nākamie dalībnieki, jā, dalībnieki redzēja Ildara rezultātu grūti, bet Oskaram tiešām nav peļams rezultāts. Pār pa 40 sekundēm arī Māris Blumfelds cīnās šajā vingrinājumā. Roberts Kiperzo ar Tīdzi Zariņu. Jā, nu šis vingrinājums tiešām ļoti līdzīgs starp visiem dalībniekiem. Nu, rezultāti būtis simdaļas izšķirt dalībnieks vienu no otra. Vilmāns Biļus un Mareks Lētis, jā, arī līdz minūtei netiek. Pagaidām minūte nav pārspējis neviens no dalībniekiem. Nu, skatīsimies, pilnīgi iespējams, ka nākamais pāris Māris Rozentāls ar Ingusu Kaktinieku varētu uzrādīt kaut ko labāku nekā Ildars Sviķis. 59,41 pagaidām ir labākais rezultāts. Un, jā, nu šis atkal kārtējo reizi ir it kā viens no tādiem vieglākajiem vingrinājumiem, nosacīt, nu svaru ziņā vieglākajiem vingrinājumiem, bet izturības ziņā noteikti viens no smagākajiem vingrinājumiem, kur jācīnās ne tikai ar tiem 22,5 kg, bet arī ar to laiku, kurš negribīgi ļoti lēnām iet uz priekšu. Nu, par spīti, manuprāt, vienkārši. Jā, nu, protams, ka dalībnieki nav tādu vingrinājumu trenējuši, viņiem ir grūti, un tā līdz ar to viņi arī nezina, uz ko viņi ir spējīgi. Nu, Mārim it kā šis vingrinājums, Vivakola vingrinājuma krucifiks, kad uz rokas ir uz sāniem, ir ļoti labi pateicīgs, bet vai tieši tāpatās būs arī, kad rokas būs priekšā, nu, izskatās, ka Mārim vienalga kā turēt, vai krustā, vai priekšā, un arī Ingus ļoti veiksmīgi tur, nu, vai viņi pārspēs Ildara rezultātā. Māris izlaiž, viņš ir apmierināts, nu, un, protams, Ingus arī nevar būt bēdīgs par šādu rezultātu, kas ir otrais pašlaik uz labākais starp visiem dalībniekiem. Nu ko, un saldais ēdiens iepriekšējā disciplīnas uzdevuma uzvarētāji Artis Plīvda tikai 15,22. Jā, nu iespējams, ka viņam ir likus manīta operētā roka un uzvar šajā vingrinājumā Ildars Sviķis. Lūk arī tas pārsteigums, par kuru mēs minējām pirms mirkli, ka var izšaut kāds no dalībniekiem. Ildars izšaut šajā vingrinājumā. Ingus Kaknieks otrais, Dainis Zāģers, Māris Rozentāls, Mareks Lētis un paskatieties, Artis Plīvda otrās vietas kopvērtējuma ieguvējs pirms šī vingrinājuma tikai 13. vietā, bet kāds ir pēc šī vingrinājuma kopvērtējums? Dainis Zāģers nostiprinās 1. vietā, Mareks Lētis 2., Māris Rozentāls 3. un Artis Plīvda atkrīt uz 4. vietu. Jā, nu diez vai Artim izdosies atspēlēt šo neveiksmi, kas tikko nokļuva. Nu ko, bet vingrinājumi turpinās, ir vēl 2 vingrinājumi, Artis vēl var panākt Daini un šajā vingrinājumā nākotnes pulkstenis, 400 kg smagums jānes ir, cik tālu vien var nonest. Un atkal interesanti, atkal jauni veidi, kā uzfilmēt šo skaistumu. Un mūsu operatori no neatkarīgās televīzijas atkal ir sagādājuši mums patīkamus brīžus, līdzīgi kā jau mēs esam minējuši iepriekšējos 2 posmos, uzklādot kameru uz šī baļķa. Un līdz ar to mēs varam sekot līdzi pavisam savādāk, kas notiek ar dalībnieku un kāda ir viņas sajūtas. Nu, Artim vairs nav kur atkāpties, ūdens ir izliets un tagad jāmēģina 2 vingrinājumu laikā sasmelt viņu. Vai tas Artim izdosies? Nu, pašlaik viņš uzstāda, man liekas, tādu rezultātu. Viņš pat nesaprot, un arī es nevarēju saprast, cik apļus viņš ir nogājis. 1125 grādi, tas ir vairāk kā 3 apļi, vairāk kā 3 apļi, jā. Nu, Tīdzis Zariņš, 675 grādi, gandrīz 2 apļi. Un nedaudz vairāk par 2 apļiem Aivars Šmaukstovs, jā, nu, viņam šis ir ļoti, ļoti labs vingrinājums. Nu, diezgan pārsteidzoši Vitālijs Grižanovskis. Lietuvieši šajā vingrinājumā ir viena no labākajiem pasaulē, bet no Vitālijiem vēl ir jātrenējās. Māris Blumfelds tiek galā ar 780 grādiem, tie ir 2 apļi un mazliet vēl. Apmierināts viņš īsti neizskatījās. Oskars Brugemans pavisam nedaudz, viņam pietrūk līdz 2 apļiem, pavisam nedaudz, jā.
Un kādus apgriezienus skrienot Vilmans Bļīvs 790 grādi, 2 apļi un mazliet. Jā, nu, faktiski tas pirmajā aplī meitenēm, kurš sēž iekšā, tā ļoti cītīgi ir jāturās pie sēdekļa malām, lai neizkrīt ārā. Jo tas mums bija tā kā viss, tā kā automašīna drošības jostas bija. Vienīgais mēs vēl neesam uzmontējuši drošības spilvens, bet drošības josta mums ir šiem vingrinājumiem. No Mārs Rozentāls, viņš, kā vienmēr saka, ka viņš ir daudz reizes pārspējis arī mani, kādreiz startējot šajā vingrinājumā, kas bija viens no maniem mīļākajiem vingrinājumiem. Un tiešām veiksmīgi man padevās sacensību laikā, tātad mēs varam cerēt uz ļoti labu rezultātu. Bet, pagaidām ļoti lēnām ir uzsācis, kas varbūt var patraucēt Mārim sasniegt labu rezultātu. Skaidrs, ka viņš ir ļoti pārliecināts, bet, tomēr dzīvi cilvēki jānes. Tas ir savādāk nekā citas lietas vai priekšmeti, kas bija novietot kādreiz mums uz šī pulksteņa as. Jā, bet iet uz priekšu Māris lēnā garā, tomēr mēģina vēl šos grādus sev pieskaitīt. Redzam arī atbalstītāju, meiteņu un draudzenu. Māris Rozentāls 940 grādi. Pavisam netālu no 3 apļu atzīmes. Jā, no iepriekšējā vingrinājuma tā kā favorīti Ingus Kaktinieks 10 grādi pietrūks līdz Māra Rozentāla sniegumam un Dainis Zāģeris. Paskatīsimies Dainim. Manuprāt, ka jau šobrīd ir tā sajūta, ka Daugavpils varētu būt posms, kuru viņš beidzot varētu kā pēdējais nākt pēc lielā godalgotā kausa. Skaidrs, kurzemnieks Latgalē, varbūt viņam tiešām Latgales zeme nesīs laimi. Kurzemniekam nav jābrauc nemaz uz tālo Viskonsīnu Cirstekles. Tepat Latgalē var atrast savu laimi kurzemnieki. Viņš arī saprot, ja viņš ļoti veiksmīgi nostartē, tad arvien mazāk un mazāk iespēja paliek ārtīm atspēlēties. Kas šajā brīdī notiek? Kāds ir rezultāts? 955 grādi. Jā, līderis viņš nav. Kādi rezultāti kopvērtējumā? To mēs uzzināsim pavisam drīz. Un cik tad nonesa iepriekšējā vingrinājuma uzvarētājs Ildars Sviķis. Arī ļoti veiksmīgi tieši šajā vingrinājumā ir nostartējis. Jā, bet uzvar ļoti pārliecinoši Artis Polivda. Jā, un man pat jāsaka, ka īstajā laikā viņš ir uzvarējis vingrinājumu, jo atkāpties jau vairs nebija kur. Dainis Zāģeris 2, turpat Māris Rozentāls 3, Ingus Kaktinieks. Mareks Leitis 6. vietā. Jā, pagaidām viņam atkal tā kopvērtējuma situācija iet uz leju, bet kā būs turpinājumā tieši ar Mareku Leiti, mēs redzēsim pēc neilga mirkļa, bet kopvērtējumā Dainis Zāģeris 1, Māris Rozentāls, Mareks Leitis, Artis Polivda, Ingus Kaktinieks. Katrā ziņā viss atkal mainās un mainīsies arī pēc nākamā vingrinājuma, bet tas jau būs pēc reklāmas pauzes. Pēdējais vingrinājums. Siltums jums akmeņu celšana, kurš arī tad noskaidros kopvērtējumu Daugavpils posmā. Jā, starpības starp Daini Zāģeri un Arti Polivdu ir 10 punkti. Jā, bet akmeņi ir tāda lieta, kas ļoti bieži ir izšķīris daudz ko un gandrīz vienmēr uzzinām tieši pēc akmeņiem, kas tad ir uzvarējis posmā, jo parasti sacensību organizatori tieši akmeņus nolieto pēdējos. Un Vitālijus Grižinovs ļoti emocionāls sportists, kurš 3. reizi startēt un 1. startautiskās sacensības. Pagaidām viens akmens. Didzis Zariņš, dalībnieks, kurš šajā sezonā pārsteidz tieši akmeņos ļoti daudz. Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti veiksmīgi trenējies visu ziemas periodu un ceļ šos 5 akmeņus jau regulāri. Vai arī tas izdosies šajā reizē, to mēs to paskatīsimies. Didzis Zariņš var pacelt 5 akmeņus, un to viņš ir pierādījis jau šīs sezonas. Un arī startējot ārzemēs ir cēlis ļoti smagus akmeņus. Bet, Artim Polivdam ir ļoti smaga situācija. Viņš varbūt pat netiks trīniekā. Iedomājieties, 2 posmu uzvarētājs, daļa viena vingrinājuma. Lūk, kāds ir sacensības gaisotne un spraigums Latvijas čempionātā, ka viena kļūda vienā vingrinājumā var izstumt ļoti spēcīgu dalībnieku ārpus godalgotā trīnieka. Bet paskatieties, ko dara Didzis Zariņš. 5. akmens arī Daugavpilī. Cik viegli to no malas spriest, bet vienkārši gribējās pacelt visus 5, lai parādītu, ka tālsos nebija nejaušība, ka tu vienkārši to var izdarīt. Paldies, Daugavpilī! Paldies arī Didzim! Lieliski, Didzis Zariņš atkārto 2. reizi šajā čempionātā, paceļ 5 akmeņus, bet Robertam Kiperzo kaut kas šodien ar Daugavpils akmeņiem nebija tā kā nākās.
Nebija grūti kurzemniekiem, ne visiem kurzemniekiem iet Latgalē. No arī Mārim Lupfeldam nepārāk veiksmīgi un Ildars Sviķis, 4 akmeņi. Jā, no Ildaram šitā diena Daugavpils viņam iet pie sirds. Ļoti labi startē Ildars šajā Daugavpils posmā. Un arī Oskars ļoti veiksmīgi startē šajā posmā. Es domāju, ka viņi būs ļoti augstās vietās sacensību kopvērtējumā. Vilmantas Blujus, 4 akmeņi. Es domāju, viens no labākiem rezultātiem 4 akmeņi tieši celšanā. Ingus Kaktinieks, nu jā, šajā posmā viņš tiek galā ar 3 akmeņiem, bet paši atceraties, cik spēcīgs un spēkus prasošs bija šīs posms. Jā, nu, tas pagaidām nav kopvērtējuma līderis. Šobrīd vēl Artim priekšā startēs 3 dalībnieki. Un kas tad tas tagad jau ar bicepsiem ceļ akmeņus augšā Ārts Plīd, vai vienkārši paslīdēja akmeņus numuru 2, 3 ir augšā. Nu, te, protams, ka varam prognozēt, ka būs visi 5 akmeņi, bet laiks un pārējo dalībnieku rezultāts, tas būs noteicošies Ārta kopvērtējumā Daugavpils posmā. Fantastisks rezultāts, kad ļoti tuvu Latvijas rekordam. Nebūtu kļūda, varbūt būtu Latvijas rekords. Saki, Arti, nu kā tu jūties? Nu, nebūtu tas viens vingrinājums, kur tā roka operētā būtu normāli, bet, apsveicu Daini ar 1. vietu. Beidzot viņš vinnēja. Arti, pagaid, man arī ir jautājums, Arti. Arti, tev bija kļūda. Uz otrā akmeni. Tu diezgan daudz laika zaudēji, ja? Nu, sasteidz, varbūt gribēja ātrāk. Tu zini, cik tev ir rezultāts? Apmēram. 26. 26 tu dzirdēji. Latvijas rekords ir 24. Iedomājies, ja tev nebūtu šīs kļūdas, vai varētu būt Latvijas rekords šodien šeit Daugavpilī? Es domāju, ka ne. Kāpēc? Līdzīgi. Bet, nu, iespējams būtu varbūt, bet, lai viss priekšā ir Preļu posms. Tev viņš ir galvenais šī gada čempionātā? Nu, pēc fināla, jā, mājās obligāti jāvinnē. Es nevaru nevinnēt. Kas būs, ja tu gadījumā, nu tu neveiks uz visur gadās sportā, jo sevišķi? Nu, mamma gaļu neiedos. Ļoti labs nosacījums. Māma šantažē burtiski Arti. Jā, nu tas būs baigais spiediens Artim mājas posmā startēt ar domu, ka es varu palikt bez gaļas. Bet brokastīs vai vakariņās? Bet tikmēr Mareks cīnās. Viņš zina, ka viņš var pārspēt Arti. Viņš ir ļoti bieži cēls, gandrīz vienmēr visus 5 akmeņus. Nu, bet, protams, Arta rezultāts ir fenomenāls. Nu, un arī 4 akmeņi ļoti ātri bija pacelt Mareka izpildiem. Nu, tiešām Daugavpils ir tāda akmens celšanas vieta. Nu, brauksim vēl. Droši vien, ja vajadzēs celt Latvijas rekordu, ir jābrauc uz Daugavpilu tieši akmens vingrinājumos. Un kas notiek? Nu, nenormāli izslīd Marekam 1. reizi, bet viņš 2. reizi paceļ visus 5 akmeņus. Es zinu, ka tev atbilda ļoti tā vienkārši, bet es tev uzdošu grūti jautājumu. Es 1. reizi redzēju tev skrienām. Kāpēc? Karstumais notievējs, var paskriet. Karstumais tiešām, cik tev ir tagad svars? 120. 120. Kurā vietā ir 120? Tikai šeit, ja? Nu, diezgan smagi. Parasti tev cēl vieglāk 5. akmeni. Slīdēja. Sakarsuši? Jā. Vai spēki? Vienkārši tik smags, man liekas, arī nav bijis cikls, kad burtiski pēc 5 dienām Kandavā bija posms un tagad Daugavpilī karstumā ļoti grūti, ne? Laikam pats pašvaks bija. Pats pašvaks, ne. Bet kā tu domā, vai kurš no jums, nu tu tagad jau esi nostartējis, Māris arī var pacelt, kā tev liekas? Gaidīsim 10 minūtes. Šis jautājums nebija vēl tu uzdots, jo burtiski punkts šķīra dalībniekus vienu no otra tieši pirms akmeņiem. Un, diemžēl, Mārim nebija iespēja pacelt visus akmeņus, bet šajā brīdī izšķirās ļoti daudz kas. Vai kurzemnieks? Vienkārši Dainis Zaģers, kurš dzīvo Spānijā un strādā. Atbraucot uz Latviju, var uzvarēt beidzot 1. posmā Latvijas spēkvietu čempionātā Siltums jums 2011. gadā. 4 akmeņi, ja viņš ceļ, tad tas notiek. Nu ko, cienījamie skatītāji, Dainis Zaģeris, Daugavpils un uzvara! Talsos 2, Kandava 2 un šodien 1. Nu, lai gan žēl, ka Dārts dabūja traumu.
Varbūt šoreiz paveicās, bet tāds ir sports. Ko tu darīsi 2 nedēļas tagad, kad ir atpūta? Gulēšu un ēdīšu. Vai tad neviens nesportos no cilāt akmeņus vai stumt ķerras? Gan jau kaut ko padarījis brīvajos brīžos. Brīvajos brīžos no sauļošanās? Kad apniks ēst un gulēt. Labi, lai mums visiem izdodas nākamais posms. Paldies tev liels! Lai arī Artis Plīvda uzvar un gandrīz uzstāda jaunu Latvijas rekordu akmeņu celšanā šeit Daugavpilī, tomēr par to mazliet vēlāk. Jā. Nu, ko cienījamie televīzijas skatītāji, šādi ir rezultāti akmeņu celšanā. Artis Plīvda gandrīz ar Latvijas rekordu uzvar, Dainis Zaģers 2, Mareks Leitis 3. Jā, nu, daudziem dalībniekiem neiznāca šodien pacelt visus 5 akmeņus, bet ir dalībnieki, kas ir ļoti tuvu tam. Un kopvērtējumā, jā, Artis Plīvda nekļūdījās. Dainis Zaģers uzvar un pārliecinoši uzvar Mareku Leitu 2. vietā. Artis Plīvda bronzas ieguvējs Daugavpils posmā. Jā, nu, ļoti interesants sacensības, kas daudziem dalībniekiem paliks atmiņā, bet situācija pēc 3 posmiem. 2 līderi - Artis Plīvda un Dainis Zaģers. Mareks Leitis pagaidām 3. vietā. Nu, un pārējie dalībnieki, kā jau es minēju vairāk kārt mūsu sacensību laikā, cīnās par punktiem, lai nokļūtu mūsu finālā, kurš norisināsies Ventspilī un Limbažos 6. un 7. augustā. No mūsu ciemiņš no Lietuvas, jā, pirmo reizi ārzemju sacensības. Nu, viņš ir ticis galā ar visiem vingrinājumiem un pārbaudījumiem un veiksmīgs. Nu, Vilmantas Blujus smaidīgs, varbūt nav apmierināts ar savu rezultātu, bet ir priecīgs. Jā, pavisam nedaudz. Atkal pietrūka Mārim Rozentālam, nenoturētos uz godalgotā piedestāla. Bet redzam, cik priecīgs ir Artis Plīvda par kausiņu par 3. vietu. Priecīgs ir arī Mareks Leitis un ļoti priecīgs ir Dainis Zaģers. Apsveicam viņu. Nu, ko mēs arī varam būt priecīgi, kad ir atkal atjaunojusies intrigā sacensībās, bet ar jums šokar bija kopā es, Raimons Bergmanis un Armands Simpsons. Tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Labvakar!